Ieguldīšanu uzņēmuma akcijās par labāko naudas uzglabāšanas veidu uzskata Hermanis Juzefovičs. Viņa prāt izdevīgākais ir veikt ilgtermiņa ieguldījumus, nevis tirgoties ar akcijām. Es sevi asociēju kā veiksmīgu biznesmeni, kas ir ilgā laika periodā diezgan veiksmīgi darbojas savā biznesa nozarē. Un radās tāda situācija, kad bija liekā nauda, bijām nopelnījuši naudu, kur viņu likt. Un tas bija 11 gadu atpakaļ, kad neko nezinot cilvēks nolēma savus uzkrājumus saglabāt. Ieguldīt akcijās. Protams, bija tā standarta kļūda, ka te ir pirkšu akcijas, es pelnīšu. To mums jāizmirst sākuma stadijā. Galvenais nodefinēsim, ka mēs gribam saglabāt naudu. Un tā es sāku 11 gadu atpakaļ, ka savus brīvos līdzekļus sāku izvietot tieši akcijās, jo tajā brīdī varēja nekustamā īpašumā, bet tur tie noteikumi, kas bija nekustamais īpašums, man neapmierināja, kaut kādīgi neizpratu viņas līdz galam, varbūt zināšana trūkums. Akcijas ir ļoti vienkārši nopērts un turi. Esmu izgājis visām praktiski tām sākuma stadijām cauri, ko nozīmē tirgot vērtspapīrus. Esmu darījis ļoti daudz muļķību, esmu izgājis visām kļūdām cauri, esmu visas kļūdas pielaidis, un tagad es uzskatu, ka esmu nonācis līdz kaut kādai vidējam līmenim, ka es sāku apzināties, ko tas nozīmē, kas tas tāds ir, bet vai es to māku pareizi darīt, tas vēl ir jautājums. Ja cilvēkam ir līdzekļi, protams, viņi ir jāiegulda, viņi jādomā par savām vecumdienām. Un to nevar darīt tā, tagad man ienāk kaut kas prātā, ķert un grābt. Nē, pa priekšu izdomā, definē, ko es gribu, cik ilgam mērķim, cik man ir līdzekļu, ko es varu atļauties un ko es gribu panākt. Vai es gribu panākt, pieņemsim, savu naudu saglabāt līdz kaut kādam pēc gada, kad man meitai kāzas, ieguldīt, vai es gribu saglabāt to naudu uz 5 gadiem, kad man paredzēts pirkt māju, vai es to gribu saglabāt, tā kā es iešu pensijā pēc 20 gadiem. Ja cilvēks ir saistīts kaut kādu IT jomu, tad viņš daudz informētāks ir par IT jomu, kas un kā notiek, tad viņam vajadzētu ar tas skatīties uzņēmumus, kas saistīti ar IT jomu. Ja cilvēks ir kaut kāds inženieris vai tirgotājs, viņam atkal jāstāsta to, ko viņš saprot, jāiet tajās jomās, kur viņš redz, kas un kā, lai viņš varētu izejot no tā, kāds ir viņa zināšanas līmenis kaut kādā jomā, viņš redz, kas notiek. Viņš spēj prognozēt, kas notiksies tālāk. Mēs pieņemsim cilvēku, kas ir saistīti ar kaut kādu tirdzniecību vai ko, nespējam prognozēt, kas notiks kuģu būvē nākamā gadā. Lielākai daļai ir tā doma, ka tagad es sākšu pelnīt naudu, tirgojot akcijas. To es gribētu iesācējiem silti ieteikt aizmirstiet. Sāksim definēt, ka mēs ieguldam naudu, nevis pelnam. Pelnīt naudu, tur jābūt ne pa jokam izglītībai, jāmācās, jāpārvalda tas tirgus ir ļoti, ļoti labi, un tas nāk tikai pēc daudziem gadiem.